ārā skaists laiks, fani ieradušies, un mēs esam gatavi atbalstīt Latviju. Kādu spēlētāju tu šodien izvadīsi laukumā? 4. Tu priecājies, ka tu izlozēji Latvijas spēlētāju? Jā. Un kurš ir tavs mīļākais Latvijas futbola izlases spēlētājs? Daškevičs. Černogovskijs. Kas jums šodien ieplānots šeit pirkumā ir, ko jūs pirksiet? Droši vien pafanot no Šale un Delam kreklu. Mēs plānojam krekliņu un kādu džemperīti. Ko tad šodien šeit var laimēt, tas iegriezīs? Šodien šeit Latvijas futbola fani var laimēt vai nu kādus saldumus vai datu glabāšanu līdz 1 gadam pro kontu failēm LV un 2 terabaitus, vai nu arī pārsteigumu balvu, kas ir tepatās kaut kur šeit. Jums nesanāca, bet jums sanāca šokolādi. Wow. Varētu izvēlēties mīļāko. Jā, paldies liels. Tā pasasiet, kas tad šeit par šodien, ko šeit dara. Tātad šeit var uzsist pa vārtiem un tur parāda, cik kilometru stundā tu iesit. Un augstākais rezultāts varēja dabūt balviņu. Un augstākais bija 87. Ar kādām sajūtām jūs nākat skatīties futbolu? Pavisam pozitīvām. Brīnišķīgs laiciņš, saulīt mūs apspīd, baigi labi tādu vasarīgu sajūtu. Mēs spēlējam soļbolu cēsīs, un mums ir ielūgums no Latvijas futbola federācija. Un mēs visi nākam pirmo reizi uz Latvijā futbola spēlēm. Pastāstiet, ar kādām sajūtām šodien atnāc uz spēli? Foršām sajūtām, labām? Labām, pozitīvām. Tieši vislabākajām. Parasti ar ļoti pozitīvu. Tad jau, kad spēle attīstās, emocijas mainās, bet pēc šādiem goliem noteikti ir ļoti labas sajūtas. Vislielāko prieku jau sagādā bērns, kad tu redzi viņa emocijas. Viņš arī pats spēlē futbolu, un viņam tas ir tomēr ļoti liels notikums. Latvija! Latvija! Tavs mīļākais spēlētājs? Šits. Darjošits. Jānis Ikaunieks. Udrits un Darjošits. Savaļnieks ar Marko Reigšu. Man arī. Jānis Ikaunieks. Stojišs, man Krēkls Stojišs. Ikaunieks. Zviedrs. Ikaunieks. Es redzu, ka mums apkārt ir parādījušās dažādas zīmes, konteineri. Varbūt man nedaudz pastāstīt par to. Jā, ir tāda lieta, šogad mēs uzsākam negluži kampaņu, bet to, ko mēs gribam iedibināt un iedzīvināt ilgtermiņā. Katrā izlases spēlē ir iespēja šķirot depozīta pudeles. Katrā izlases spēlē mēs arī pievēršam uzmanību, lai cilvēki ar kustības traucējumiem, ar ratiņkrēslos vieglāk var iekļūt stadionā, tāpēc ir arī šīs norādāmās zīmes, tiklīdz šie cilvēki nonāk līdz stadionam. Un varbūt ir kāds novēlējums mūsu puišiem? Jā, vieglas kājas un otrdienas spēlē, lai Angļi brauc 1 dienu ātrāk un mūsu bārus, kā saka, apmeklē un tad jau noskriesim viņus. Latvijas futbols ir skaists. Paldies, ka jūs atbalstat, esat klāt un kopā ar mums katru spēli tiekamies.